Labrīt, mīļie skatītāji! 4. oktobris ir vispasaules starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena. Ar to tad jūs un jūsu mīluļus apsveicu. Parūpējieties, lai jūsu mīlulim šī diena būtu īpaša. Šodien raidījumā skatieties. Klaņojošo dzīvnieku ķērāji nav brutāli tēvaini, bet trauslas meitenes. Tā nav vardarbība, bet humānisms. Pētījumi atklāja suņu kaklasīksnu kaitīgumu. To vietā iesaka lietot plecu iemalkus. Mūziķa Māra Žigata Runcis Filips savu draudzeni noskata televīzijā. Kāda ir dzīve sasku paradīzē? To ķepa uz sirds dodas noskaidrot uz auci. Klaņojošo kaķu skaits Latvijā dramatiski pieaug. Ar ko tas skaidrojams? Cilvēku bezatbildību, nevēlēšanos sterilizēt vai vienaldzību no pašvaldību puses. Kā rīkoties un kur vērsties, ja savā kāpņu telpā redzi mitināmies pamestus kaķus? Rīts. Kopā ar dzīvnieku draugu Ingvildu Aumeisteri dodamies kaķu medībās. Iepazīšanās ar kaķu ķērāju bija liels pārsteigums. Nācās secināt, ka filmās redzētais par dzīvnieku ķērājiem ir bijis mīts. Tie nav tikai miesās spēcīgi tetovēti vīrieši. Arī trauslas, labi koptas meitenes var kļūt par kaķu ķērājām. Ingvildai pašai mājās ir vairāki kaķi, un arī tas bijis iemesls, kāpēc viņa nespēja palikt vienaldzīga pret pamestajiem dzīvniekiem. Jau vairākus gadus Ingvilda nodarbojas ar kaķu ķeršanu un sterilizēšanu, palīdzot samazināt pamesto kaķu skaitu. Dienas darbības plāns ir sekojošs. Noķert kaķenes, vest uz klīniku sterilizēt un pēc pāris dienām vest atpakaļ. Situācija ar pamestajiem kaķiem ir patiesi dramatiska. Visbiežāk šie kaķi mirst no bada, bet ziemā no augstuma. Arī no slimībām, dzīvojot šādos apstākļos, ir grūti izvairīties. Tāpēc ir būtiski šos kaķus sterilizēt, lai netiktu radīti jauni pēcnācēji, kurus vēlāk piemeklēs šāds ciešanu pilns liktenis. Kādā Rīgas daudz dzīvokļu mājas pagrabā ieraudzījām šokējošus skatus. Lai notvērtu kaķus, Ingvildai līdzi ir vairāki piedarumi – būris ķeršanai, tīkls, cimdi un kaķu barība. Ķērājam jābūt īpaši viltīgam un pacietīgam, lai ievilinātu kaķus lamatās. Viņa daļa ir tik šausmīgi gudri. Ej, tu redzi, tur nav būris. Šoreiz to izdevās notvērt ar tīkla palīdzību. Lūdzu man cimdus un būri. Ko darīt, ja arī tu vēlies palīdzēt pamestajiem kaķiem? Nekodi mani. Ingvilda iesaka rīkoties sekojoši. Viņš ar vietējā pašvaldībā interesēties par iespējām to, kā var noķert, kā var izsterilizēt. Cik es zinu, Rīgas pašvaldībai nav nevienas dienas, kas tieši ķertu kaķus, bet tie dienesti, kas ķer suņus, viņi zina tās privātpersonas, tos cilvēkus, kur ķer kaķus. Un tad kaut kā saved kopā. Arī sociālie tīkli ir veids, kā iegūt informāciju un domu biedrus, kurus vieno kopīgs mērķis. Šis gadījums konkrēti bija caur Facebook. Arī Facebookā var meklēt iespējas. Tomēr, ja interesēties un censties palīdzēt var jebkurš, ar kaķu ķeršanu gan nevar nodarboties kurš katrs. Dzīvniekus ķert drīkst tikai ar pārtikas un veterinārā dienesta izdotu ķērāju apliecību. Jo ir jau jāsaprot arī, kas tiek darīts un kā to darīt. Ingvilda saka, nevienmēr apkārtējie saprot, ka šādā veidā kaķiem tiek palīdzēts nekaitāts, un reakcijas ir bijušas dažādas. Ir gadījumi bijuši, kad tiek izsaukta pašvaldības policija, lai mani noliktu pie vietas, bet uzrādot apliecību, visiem viss ir skaidrs. Strauju pamesto kaķu pieaugumu novēro arī dzīvnieku patvērsmes. Šobrīd, vismaz Rīgā, man liekas, nav neviena pagalma, kurā nebūtu šie mazie kaķēni, kas dzimst 3 metienos kaķenēm katru gadu.
nesterilizētām kaķenēm. Un tāpēc tā ir bēdu ielai ne tikai organizācijām, bet pirmām kārtām, protams, pašiem šiem dzīvniekiem. Es domāju, ka 95% no šiem kaķēniem nesagaida nākamo pavasarī. Bet ko darīt? Pirmkārt, vēsties savā pašvaldībā. Vai ir tādas programmas, vai ir kādas risinājumi, kādas speciāli klaiņojošo kaķu kontrolas programma, kura dod kaut kādu vīziju, ko tad tev kā iedzīvotājam darīt, ja tu redzi šo problēmu. Parasti vienā kaķu ķeršanas reizē tiek noķerti 5 kaķi. Pēc noķeršanas tie tiek nogādāti klīnikā, kur tos sterilizē. Nogrieztais auss galiņš pēc sterilizācijas ir kā zīme, ka šos kaķus ķert nevajag. Un tad, dažas dienas pēc operācijas, kaķi tiek izlaisti atpakaļ ierastajās dzīves vietās. Mēs mudinām nebūt vienaldzīgam arī tev, nepaej garām. Mazo melno miķelīti atrada kādā ielas kaķu kolonijā. Pusauga kaķu bērnu kāds bija izmetis uz ielas, un viņš mēģināja iedzīvoties pie ielas kaķiem. Redzot, cik panteriņai līdzīgais kaķēns ir mīlīgs un ļoti meklē cilvēku, tika nogādāts patvērsmē. Miķelītis būs īsts istabas kaķis, kurš gribēs ieritināties saimniekam azotē un murrās un murrās un murrās. Speciālisti iesaka pastaigu laikā suņiem lietot plecu iemauktus, nevis kakla siksnas. Vai tiešām kakla siksna var nopietni apdraudēt dzīvnieka veselību? Skandināvijas valstīs veiktie pētījumi liecina, ka suņi, kuriem ir kakla siksna, un tie, kuri tiek raustītais pavadām vai aiz tām vilkti, var iegūt smagas kakla un muguras veselības problēmas. 63% suņu, kuri piedalījās pētījumā Zviedrijā, tika atklātas muguras problēmas. 91% no šiem suņiem lietoja kakla siksnas vai arī pastaigas laikā stipri vilka pavadu. Norvēģijas pētījumā tika apsakoti 350 dzīvnieki. 73% suņu atklājas skausta problēmas, par kurām viņu īpašnieki pat nenojauta. Krūšu muskuļa nervi, kas iet caur krūšu muskuli, ir savienoti ar priekškājām. Un muskulim sasprindzinoties tiek saspiesti nervi un asinsriti, un līdz ar to rodas dažādas traumas. Speciāliste uzsver, ka viena no raksturīgākajām problēmām ir galvas sāpes, par kurām saimnieks pat nenojauš, jo suns nav cilvēks, kurš var pateikt, man sāp galva. Suns varētu šūpot galvu, varētu būt miegains, varētu būt depresīvs, varētu būt otrādi, būt atkal hiperaktivitāte. Jāatcerās, ka mēs taču braucot mašīnu arī piesprādzējamies drošības siksnu, mums ir pāri pa krūtīm. Nevis mēs nepiesprādzējamies sev aiz rīkles. Un kakls un rīkli ir tikpat jūtīgi kā cilvēkam, tā sunim. Traumējot kaklu pastaigas laikā, sunim var rasties kakla un galvas sāpes. Ēšanas un dzeršanas problēmas, vielmaiņas izmaiņas, klepus, kuņģa un iekšējo orgānu problēmas, sirds darbības traucējumi, paaugstināts stresa līmenis, redzes problēmas. Īpaši bīstami ir šī kakla siksna tiem suņiem, kuriem jau ir kādas redzes problēmas vai kuriem jau ir pasliktināta redze, jo šiem suņiem tas var novest pie akluma. Bieži saimnieki apgalvo, bet man suns nevelk, un ko tad es varu droši iet. Īstenībā, tomēr risks pastāv jebkurā gadījumā, jo ir šie blakus skairinātāji vai kaut kas tāds, kas sunim tiešām sagādā īpaši interesi un notiek šis rāviens saimniekam nezinot. Vienprātības šajā jautājumā nav. Ir speciālisti, kuri uzskata, ka nav būtiskas atšķirības, vai suns tiek vests pastaigā ar kakla siksnu vai krūšu iemauktiem. Svarīgākais ir rūpēties par suņa mugurkaula veselību. Suns ir jāuztur, kā mēs varētu teikt, labā fiziskā formā. Tas nozīmē, ka viņam ir vajadzīgs stiprināt muskulatūru, viņam vajadzīgs ir pietiekoši daudz pastaigas. Ja viņam būs stipra muskulatūra, viņam būs stiprs mugurkauls, un tad arī kakla siksna nebūs ar tik lieliem riskiem kā kādam citam sunim. Ja sunim ir vājš mugurkauls, arī iemaukti nepalīdzēs.
tur pat nav starpība, vai ir kakla siksna, vai ir krūša siksna. Viņš vienkārši viņš var nolikt no dīvāna un arī satraumēt sevi. Kinologs cer, ka nākotnē veterinārārsti šai problēmai pievērsīs lielāku uzmanību un aicina par savu mīluļu veselību domāt pašiem saimniekiem. Parasti jau īpašnieki aiziet kaut kādā sāsinājumā, ja ir kaut kāds slimības sāsinājums, ko īpašnieks pamana savam dzīvniekam. Bet lielākoties jau mēs pat nezinām, ka mūsu sunim ir šādas problēmas, jo mēs jau viņus tā neizmeklējam profilaktiski. Jāsecina, ka noteikti mazāks risks traumēt suni ir izvēloties plecu iemautus. Taču nedrīkst arī aizmirst ārstu teikto, ka sunim ir jāstiprina mugurkauls, un suns ir jāradina pastaigas laikā nevilkt pavadu. Kā to izdarīt, skaidrosim turpmākajos raidījumos. Raidījuma turpinājumā skatieties, kā runcis Filips kontrolē savu saimnieku mūziķi Māri Žigatu, kā audzēt 13 saski sadzīvo ar 5 kaķiem un 4 suņiem. Hei, jā, mīļie skatītāji! Ķepu video konkurss turpinās arī jaunajā sezonā. Aicinām jūs filmēt savus mīluļus, kā tie izrādās dzied, ņaud, met kūleņus vai izpilda kādu īpašu triku. Parādīsim, cik mūsu draugi ir talantīgi un dažkārt pavisam neprognozējami. Sūtiet savu video mums uz info@ķepauzsirds.lv un iegūstiet balvu planšetdatoru. Sūtiet savu video mums uz info@ķepauzsirds.lv un iegūstiet balvu planšetdatoru. Dadzis patvērsmē dzīvo 3. gadu. 10 gadus vecais suņu puika ir sirsnīgs un rotaļīgs. Neskatoties uz savu lielo augumu, reizēm patīk arī ierāpties klēpī. Dadzis ir ļoti uzticīgs. Suņuks nebūs piemērots ģimenei ar bērniem un dzīvēt dzīvoklī. Daudz labprātāk Dadzis baudītu lauku plašumus un dzīvi privātmājā. Labrīt! Nāciet iekšā, Ķepauzsirds. Filipa, redz, kā braukuši ciemiņi. Ciemiņi braukuši. Čau, saka, nāciet iekšā! Nāciet! Nāciet iekšā. Māris Žigats, grupas Pienvedēja piedzīvojumi solists un basģitārists. Viens no populārākajiem alternatīvā roka mūziķiem Latvijā. Mūziķa Māra Žigata un viņa sievas Anitas ģimenēm rītos pirmais brokastis dabū runcis Filips, kurš šajās mājās ienāca pirms 2 gadiem. Abi smēja, ka Filips pats viņus izvēlējies, kad pēc ilgiem meklējumiem internetā bija atraduši saimnieci, kura dāļā kaķēnus. Tiesa, sākumā abi bija nolūkojuši citu kaķenīti.
Viņš pienāca pats pie mums, un tā mēs kaut kā viņu paņēmām. Viņš nosēdās vienkārši Mārim pretī. Māris tupēja istabas vidū. Filips iznāca no stūra. Mēs pirms tam vispār nepamanījām, ka tāds, jo viņš jau bija tāds necilākais no visiem tiem kaķiem. Viņam bija austiņas slimas, un viņa puņķains deguns bija. Viņš tāds bija augstējies. Tagad ne Māris, ne Anita nespēja iedomāties, kāda reiz dzīve bija bez Filipa. Bez Runča modrās kontroliera acis dzīvoklī nevar notikt pilnīgi nekas. Viņš katru rītu zināja, ka es ēdu to banānu, bet viņš šā vai tā gribēja paost. Un es viņam katru rītu devu ostu, un viņš iemācījās, ka tas banāns ir pretīgs. Un teiksim, par ļoti daudzām lietām Anita cep pīrāgus, ir gaļu griež, viņam vajag paost. Viņam viss vajag paost. Kad viss, kas notiek, viņam viss viņš kontrolē visu. Viņš savā galvā domā, ka mēs esam sačakarējuši gaļu. Ja viņi ir žāvēti, mēs esam sačakarējuši visu. Jo ēdienas ir sačakarēts, principā, viņa skatījumā. Tad nav normāli, ja, ko mēs ēdam un ko mēs patērējam. Kafiju negribi? Jā, nē, viņš ieraudzīs, viņš pavošņās un konstatēs, ka ir atkal sačakarēts ūdens. Ūdenim kaut kas ir pielikts slikts klāt. Taču pats galvenais kaķa kontroliera pienākums ir noteikt sev pirktās gaļas kvalitāti. Viņš ir mums tāds, tā kā vecajos laikos Napoleonam un kam tur bija kaut kādi tie garšotāji galmā, tad viņš ir tāds, uz kur var pārbaudīt, cik labi ir gaļa, ko mēs esam nopirkuši. Ja viņš ēd, to arī veci gudri cilvēki saka, ja kaķis neēd, tad nav riķīgi, jā, teiksim, cīsiņus, sārdeles, vēl kaut kādas lietas, tas nav. Runcim ir jāpārrevidē visas somas, čemodāni un iepirkuma maisiņi, kuri tiek vērti vaļā un ciet. Nesen pirkto kurpju kastē Filips ierīkojas sev štābiņu, kur izbaudīt nepieciešamo vientulības devu. Viņš ir diezgan liels runcis, un tad viņš pamanās viņā iegulties, saritināties un mierīgi guļ. Tā, un es vienmēr domāju, kā var tik liels dzīvnieks tādā mazā kastē, bet tā ir viņa kaste. Tad viņam patīk, kad mēs braucam vēl. Vizinamies tā kā mašīna, mēs braucam, viņam patīk, un tad mēs visā te gonkojam pa māju. Un tāds viņš mums tāds ir tāds. Vēl mums ir līdzīga mata mazliet. Viņam te ir tāda mata, tā kā man te tāda īsiņa. Man te tāds čopčiks ezīts, un viņam arī. Tā kā kasti, jā, tava kasti, jā, tava kasti. Arī romantiskās mīlestības jūtas Filipam nav svešas. Pirmo aizraušanos Runcis ieraudzīs skatoties ķepa uz sirds. Viņš ieraudzīja pēkšņi baltu, ārkārtīgi skaistu kaķinīti, bet tā laikam bija mīlestība no pirmā acu uzmetiena, jo viņš metās pie tā televizora ar abām ķepām, pieplaka pie viņas, sāka visādi viņai tur mēģināt pievērst viņas uzmanību, protams, nesaprastams, ka tas tā laikam īsti nesanāks. Un nekad vairs ne uz ko viņš tā nebija reaģējis, un mēs sapratām, ka mūsu puisītis laikam ir pieaudzis, un tā laikam bija viņa pirmā mīlestība. Tā kā pirmo mīlestību viņš ieraudzīja jūsu raidījumā. Ja Filips būtu cilvēks, tad Māris domā, ka viņš noteikti būtu radošās profesijas pārstāvis. Anita domā, ka psihologs vai ārsts, taču katrā ziņā Filips būtu labs un uzticams cilvēks. Viņš man vienmēr sagaida, ka es nāku no koncerta mājās. Nekad nav tā, ka es atnāku un viņš nav pie durvīm. Viņš vienmēr sagaida mani, un tad viņš kaut ko man stāsta. Es šeit ar koncertos arī aizdomājos par viņu. Koncertos visādas, kad tu dziedi, tev galvā tur bieži vien visādi tur joki notiek, un kad tu spēlē. Pārsvarā it kā tu nedomā par kaut kādām lietām, bet šeit tad es iedomājos. Nezinu, kāpēc, bet es tā iedomājos, ko viņš dara. Guļ vai kā. Kaut kā tu tā pieķeries sev pie domas, ka tu pa viņu iedomājies, pa mājniekiem. Šeit tad iedomājās. Mums ir tāda puika attiecības. Mēs tā nebučojamies. Anita ar viņu bučojās. Viņš saka, iedod bučiņu, un tad viņš diep to degunu. Viņš jau mēl, nē, bet viņš vienkārši diep to degunu. Tā, un tad es domāju arī kaut kā, man ar buči dos, un tad viņš kaut kā tā vienreiz arī to buči man tā kā iedod tā, bet tā, puikas jau nebučojās. Tā zigā tēca, dēli jau tā īsti tā nebučojās. Sveiki, es esmu Māris Žigats. Es esmu Anita Alksne. Un šis ir Filips. Viņš varētu būt Žigats Alksnis. Un jūs skatāties raidījumu Ķepa uz sirds. Čau, 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 čau!
Puiši, nekaujieties, Rikucītu arī nāksi. Kas mums vēl trūkst? Nākat ceļās. Iesim staigāt. Iesim staigāt. Iesim uz manēžu, tas viņiem tāds rīta. Saskiem ir tāds, ka viņiem tas dienas sadalījums, viņi ļoti pierod pie tā sava dienas sadalījuma, un tagad, kamēr ir rīts, kamēr nav karsti, tikmēr mēs pastaigājamies, izspēlējamies un pastaigājamies ārā. Daudzi šo vietu dēvē par Sasku paradīzi. Pašiem savi apartamenti, manēža, kur kārtīgi izskrieties, un saimniece, kura ik brīvu brīdi katru no viņiem samīļo. Mēs šorīt ciemojamies Auces novadā pie kluba Sasku mīles vadītājas Sarmītes Lustes. Viņam ir viens no tiem cilvēkiem, kuras rokās nonāk pamestie un nevienam nevajadzīgie saski. Šobrīd šajā namā dzīvo 13 saski. Ja agrāk Sarmīte visus spēkus veltīja tam, lai saskus Latvijā popularizētu, tad šobrīd ir tieši pretēji. Cilvēki tiešām redz šos mīļos, jaukos dzīvnieciņus, sežot uz rokām, staigājot siksniņā, bet nesaprot, ka patiesībā, ka tur ir pirmām kārtām ielikts diezgan liels darbs saimnieka, lai saradinātu, lai pats sadzīvotu ar šo dzīvnieku. Un šis dzīvnieks ir ļoti specifisks, un viņš prasa tādu īpašu attieksmi. Visbiežāk cilvēki nav gatavi saska īpatnējai smakai. Īpaši spēcīgi tā ir meklēšanās laikā. Ar to var cīnīties sasku kastrējot, taču to var izdarīt saskam sasniedzot aptuveni gada vecumu. Bet meklēties tas sāk jau 5 mēnešu vecumā. Sasku mazgāt nav jēgas tanī brīdī, tāpēc, ka šī smaka atgriežās, jāsaka, gandrīz vai tai pašā brīdī, un varbūt pat dubultā viņš šo, lai viņam, tā smaka ir tas, lai meitenes zina, kur viņš atrodas. Sarmīte uzskata, ka visbiežāk cilvēki vienkārši nav gatavi saska ienākšanai ģimenē. Tādēļ arī pie pirmajām grūtībām no tiem atsakās. Joprojām saskiem izturās kā pret tādiem, nesaprātīgiem dzīvniekiem, bet tai pašā laikā tiešām tie cilvēki, kas vairāk viņiem nodarbojās un tiešām, kas redz šos saskus, kas ir zaudējuši šo savu saimnieku, savu to māju, viņi redz, kā viņi pārdzīvo. Saski pazīst to savu cilvēku, viņi pazīst to savu ģimeni. Tas ir viņu bars. Mums ir tādi saski bijuši, kas tanī brīdī, kad viņiem tiešām ir zudusi šī viņu ierastā dzīvesvieta, viņi paliek agresīvi, viņi kož, viņi nepieņem šos jaunos, un tad ir vajadzīgs laiks, lai liktu saprast, ka viss ir kārtībā. Daudzi no saskiem atsakās, ka ģimenē grib ieviest vēl kādu citu mājdzīvnieku, domādami, ka tie savā starpā nesadzīvos. Taču Sarmītes piemērs apliecina, ka tas ir iespējams. Te kopā ar 13 saskiem dzīvo 5 kaķi, 4 suņi, zirgs un 2 aitas, kuras arī lielākoties staigā brīvā dabā. Ja suns ir labi audzināts, labi mācīts, tad teorētiski problēmām nevajadzētu būt. Kaķiem gan nepatīk saski, tiem ir lielāks tāds pašaizsardzības tomēr instinkts, un tie tik labprāt tos saskus tā, bet ir arī tie gadījumi, kad ļoti labi un pat kopā guļ. Mums arī takši kopā ar saskiem ļoti labi. Pirms 5 gadiem situācija ar pamestajiem saskiem bija daudz kritiskāka. Tolaik viņus izmeta vienkārši uz ielas, kas dzīvniekam nozīmēja drošu nāvi. Situācija nedaudz ir uzlabojusies, bet jā, bija gadi, kad mums bija tiešām pāri pa 30 saskiem gadā, un tiešām tādi ļoti smagi gadījumi, ka vairums sasku vienā brīdī cilvēki iespējams, ka viņi nebija tik informēti, un viņiem likās, ka saski spēja izdzīvot, varbūt tā kā kaķis uz ielas, un saski tika palaisti uz ielas. Jau tuvākajā laikā Sarmīte savā lauku īpašumā plāno ierīkot sasku audzētavu, kur uz laiku patvērties nelaimē nonākušajiem saskiem. Savukārt tiem, kas plāno iegādāties sasku, tā varētu būt vieta, kur tos labāk iepazīt. Vislielākais gandarījums Sarmītei ir tad, kad viņa redz, ka kāds no viņas aizbilstamajiem ir atradis savu īsto saimnieku, un cilvēkam tas ir bijis apzināts lēmums, nevis mirkļa vājums. Katru reizi šķiet, ka pie tevis, protams, viņam ir labāk. Protams, ir šī slimība, bet
nonākot šajā jaunajā ģimenē, es saprotu, ka tā 100% visa mīlestība tiks viņam sniegta. Tas arī šoreiz ir viss. Ar nepacietību gaidīsim nākamo tikšanos ar jums. Rakstiet mums par visu, kas uz sirds, info@ķepauzsirds.lv. Mēģināsim palīdzēt un meklēt risinājumus. Tiekamies jau atkal sestdien. Tā! Nākamajā raidījumā skatieties, cik patiesi ir apgalvojumi, ka dzīvnieki laiku spēj prognozēt daudz labāk par cilvēkiem. Vai laika ziņu Tomam Bricim ir kāds četrkājainais palīgs? Jā, kāja. Tu kāja. Jā, tu baigā kašķe, vai ne šodien? Tu esi kašķe šodien, vai ne? Jā.